Esiet sveicināti, florbola draugi, pieslēdzamies Lielvārdes novada sporta namam, kur šovakar kārtējā LV florbola virslīgas spēle un pašreizējie valsts čempioni Lielvārda Fatpape uzņem pašlaik vienīgo komandu šajā sezonā, kas vēl palikusi bez punktiem, proti RTU Rockets no Rīgas galvaspilsētas komanda. Arī Mārtiņš Zvidra. Un vārti, negaidīts metiens Renāra Preja izpildījumā. Un bumbiņā atrod ceļu vārtos 1-0. Vadībā izvirzās tieši viesi no Rīgas. RTU Rockets atklāja šīs spēles rezultātu. Degins. Un ar finta palīdzību skaists vārtu guvums Sandim Mihailovskim. Nu nepārāk bieži Sandis Mihailovskis veids tā sauktos fintus. Šoreiz viņš to dara un tiešām skaistā veidā sarūktina viņš Kirilu Namļinski pirmo reizi šovakar. Vēlreiz Zvidra labi apmāna Stukānu 1-1 ar Vārtsargu, nomāna arī Vārtsargu, bet tomēr spēja izstiepties Kārkliņš. Blumfelda metiens labi spēlē Namļinskis ar ķiveri atvēr šo Nika metienu. Niks ir gan rezultatīvākais, gan labākais vārtu guvējs komandā. Nu kā vārtu guvēju viņu cenšas panākt Sandis Mihailovskis, kurš atkal ir precīzs. Metiens no distances. Lielvārda ļoti ātri ir izmantojis skaitlisko vairākumu un ir spējis nevien atspēlēties, bet arī pārņemt vadību. Nu, protams, tur divu apļu turnīrs, kam sekos Final Four. Komandas, kas tiks uz Final Four, tās arī pēc tam varētu pastiprināties uz tām spēlēm, bet tikmēr mums turpinās LV florbola līga un Dīts Neme gūst vārtus, panākot 3-1. Jāstāsta atkārtojumā, man šķiet, ka šos varētu devēt par tā sauktiem Vārtsarga golu. Vēl 2 sekundes. Vai var paspēt ātri kaut ko izspēlēt? Stukāna piespēle. Metiens bumbiņi ir vārtos. Soģi rāda, ka vārgums netiek ieskaitīts. 3 labi sēvi jau Kirilam Namļinskim spēles otrajā periodā. Blumfelds uz Mihailovski. Sandis nevar mest uzreiz, bet met pēc brīža un iemet praktiski no tā paša punkta, no kura pirmajā periodā un jau cīņas 22. minūtē. Lielvārdas fani rāda, ka ārā ir rudens, ka viņiem ir cepures, ko mest laukumā, jo Sandis Mihailovskis gūst savus 3. vārtus. Labi nospēlēt Tūtāns aizsardzībā ar Nūju un tagad 3-2 pret mums mainiekiem un negaidot metiens Oskaram Tūtānam, bumbiņa ir vārtos un rezultāts kļūst jau 5-1 un RTU Rockets ir izturējuši šo skaitlisko mazākumu. Spēle turpinās formātā 5-5, bet te vārtu priekšā lieliski nospēlē Blumfelds. Un šeit ir vārtu guvums ātri atbild RTU Rockets. Lapsiņa metiens pa vārtu stabiņu un nepaspēja norientēties situācijā. Lauris Kārkliņš. Blumfeldam 1 vārti, Mihailovskim 3, Tūtānam 1. Tie ir 5 no 6 un ir arī 6 no 7, jo Sandis Mihailovskis 4. reizi šovakar gūst vārtus. Vai nu nespēlēja nemaz, vai ļoti maz pašā sākumā. Un te vārtu guvums Stukānam. Kļūdās Pēters Stepīts, izlaiž bumbiņu sev caur padus. Rezultāts kļūst 8-2. Bet jā, pašlaik Markus Nazārovu mēs neredz uz Lielvārdas rezervistu soliņa. Savins no aizvārtes un skaists vārtu guvums Ārmandam Savinam. 2. reizi šovakar redzam fintu. Jaunais Burbo, kā 6. spēlētājs nāca laukumā, tieši viņš tagad kļūdās. Savins pret tukšiem vārtiem, vēl viena ekstra piespēle uz Dīdzi Nemi un 10-2. Dīdzim arī 2 vārtu spēle šovakar. Mērirants ar bumbiņu mazu spēlēs un te pēc rikošeta tomēr spēja Giņko fantastiskā veidā
glābt savu komandu, un pēc tam vārtsargam uztriecis virsū Artūrs Jansons. Neprecīzi Petkus piespēle uz Zvidru, un Giņko met tukšos vārtos un iemet tukšos vārtos Maris Giņko. Burbo laba pozīcija, Kārkliņš arī demonstrē savu varējumu. Un vēl viens vārtu gums Dīdzim Nemem, trešie vārti spēlē prasa, kur ir cepurs. Dīdzis pagaidām saņem tikai 2 šalus. Lielvaru Fetpēpa uzvar ar 12-2, 12 vārti. Šovakar 12 punkti turnīra tabulā.